Šodien mēs ar Golubevu kungu bijām nolēmuši skaidrot kādu no jaunajām izmaiņām ceļu satiksmes noteikumos, kas stāsies spēkā ar 1. janvāri. Taču Golubevu kungs man teica, ka esot svarīgākas lietas. Jā, šobrīd gribētos runāt nevis par 1. janvāri, bet par 1. septembri un rudeni kopumā jāsaka. Un ļoti būtiski ir šobrīd atgādināt vecākiem un arī pašiem bērniem to, ka ir iestājies tumšais laiks. Un pat neskatoties uz to, kas ir ierakstīts satiksmes noteikumos, gribās atgādināt tomēr to, ka vecākiem palaižot bērnus uz skolu, lai viņi tiktu sagaidīti arī atpakaļ mājās, tikpat droši, kā viņi ir pavadīti, ir obligāti jālieto apģērbs ar gaismu atstarojošiem elementiem. Ja mēs braucam ar velosipēdiem, tad vajadzētu atcerēties par bērnu redzamību, par velosipēda redzamību uz šī velosipēda un par paša velosipēda aprīkošanu ar atstrotājiem un lampām, un arī pašiem bērniem būt atstarojošajā apģērbā. Velosipēdistiem jau būtu labi arī dienas laikā to vestu uzvilkt un tās lampas nakts laikā ieslēgt. Tieši tā, un ne tikai lampas un apģērbs, bet arī bērniem galvā aizsarg ķivere, kas nodrošina, protams, drošību krītot, jeb arī iekļūstot satiksmes negadījumā. Tāpēc šobrīd tiešām gribās uzsvērt un novēlēt visiem drošu satiksmi rudenī un ziemā, un janvārī mēs runāsim par tām lietām, kuras ir rakstītas satiksmes noteikumos jaunajos, kuri stāsies 1. janvārī, bet šīs lietas jau ir spēkā no spēkā esošajiem noteikumiem un būs spēkā arī janvārī. Tātad atstarotāji ir jālieto ne tikai ārpus apdzīvotām vietām, bet arī apdzīvotās vietās, ja tur ir nepietiekams apgaismojums. Transporta līdzekļu vadītāji, esat ļoti uzmanīgi. Sekojiet gājējiem, braucējiem, mazāk aizsargātiem tumšajā diennakts stundās, jo man jau šogad izdevās redzēt variantu, kad priekšā braucamais busiņš pilnīgi tā kā āzis aizlec pa kreisi, un izrādījās, ka to viņš darīja tikai tādēļ, lai nesaskārtos ar vienu melno tumšo gājēju.